Sveiciens visiem vērsīšiem! Sveiki, mīļie! Šis būs taro izlikums jums oktobra mēnesim. Bet pirms es sākšu savu taro izlikumu, mazliet iepazīsimies. Mani sauc Santa, es dzīvoju skaistajā Rīgā un es nodarbojos ar vēdisko astroloģiju, taro kārtību un arī ar numeroloģiju. Tādas ir manas patīkamās aizraušanās. Tā kā, mīļie, un šis būs taro izlikums, kā jau es teicu, jums oktobra mēnesim, mīļie vērši. Ar ko mums oktobrs ir tāds aktuāls astroloģiskajā nozīmē. Oktobra mēnesī mūs gaida divi aptumsumi. 14. oktobrī būs Saules aptumsums Jaunavas zīmē, un 28. oktobrī būs mēnesis aptumsums. Tas būs daļējs mēnesis aptumsums Aunas zīmē. Tā kā mēs būsim tādā, ziniet, aptumsumu koridorā, ja, kur mazliet būs arī viss tāds neskaidrs, viss tāds nesaprotams, ja, tā kā nevajag neko īpaši jaunu uzsākt, varat plānot, varat kaut kādus plānus sastādīt, bet kaut kādus jaunus, grandiozus tādus, ziniet, kaut kādus tādus darbības gan neveiciet šajā laikā. Atceramies, kad turpinās retrogrādā Jupitera periods. Jupiters tā ir ļoti laba planēta, tā ir tāda pati, teiksim, labākā planēta, kas ir veiksmes planēta. Jupiters tā ir planēta, kas atbild par mūsu bērniem, par finansēm, par likumiem. Jupiters sievietes kartē, astroloģiskajā kartē norāda uz partneri. Tātad skatāmies, kādā zīmē atrodas Jupiters, un par to arī varēs daudz jau saprast, kāds partneris būs sievietes dzīvē. Jupiters arī ir mūsu labā karma no iepriekšējās dzīves. Tātad šajā periodā, kad līdz 31. decembrim, kad turpinās retrogrādais Jupiters, ziniet, varētu būt tādi notikumi, kas atnāk kaut kādi notikumi, kas ir saistīti vai ar bērniem, vai ar finansēm, vai ar partnerattiecībām, kur ir kaut kas jānovad līdz galam, kaut kas ir jāsakārto, kaut kas ir, ziniet, jānovad līdz tādam loģiskam iznākumam. Tā kā, mīļie mani, esat gatavi varbūt tiešām savā dzīvē kaut ko beidzot salikt pa plauktiņiem un sakārtot visu. Vai nu tās ir finanses, vai nu tās ir attiecības, vai ar bērniem kaut kas, jā. Varbūt jūs bijāt ilgi plānojuši bērniņu un tagad tiešām jums ir tā iespēja, tad nu arī izmantojiet to. Tā, mīļie mani, tas nu mazliet astroloģiski, bet pašreiz būs taro izlikums. Tā, mīļie mani, es izmantošu 3 kāršu kavas, klasisko Raidera veita kāršu kavu, redziet tādu zvaigzni skaisti, tāda skaista krāsaina kāršu kava, un vēl būs 2 kāršu kavas, no katras kāršu kavas būs 3 kārtas. Tā, mīļie vērši, skatāmies, kas tad jūs gaida oktobrī. Kā jau es teicu, oktobris tāds interesants mēnesis mums būs ar tiem aptumsumiem, tāpēc skatāmies, ko tad mums rāda taro kārtas. Pirmā kārts, 9 monētas, skaisti. Šī kārts liecina, kad finansēs, mīļie vērši, jums viss ir kārtībā. Jūs esat Venēras zīme un jums tiešām labklājība. Ziniet, viss, kas ir ar skaistumu saistīts, tas viss ir par jums. Un oktobrī jūs varēsiet baudīt, iepriecināt sevi. Ziniet, beidziet, 9, tas ir kulminācijas kārts, kad beidzot jūs esat sasnieguši kaut kādu savu ilgi plānoto mērķi, un jūs varat viņu izbaudīt, un tas būs saistīts ar finansēm. Iespējams, jūs oktobrī varēsiet beidzot atļauties nopirkt kaut ko to, par ko jūs jau sen plānojāt. Atcerieties, kad iet Jupiters retrogrādais, kas arī atgriezīs kaut ko jums apakaļ, dos vēl vienu iespēju. Tā kā, mīļie mani, finansiāli ļoti labs mēnesis. Tas ir tāds uzplaukums, ja, kad beidzot es esmu zirgā, beidzot es varu baudīt, beidzot viss ir tāds, ziniet, viņai pat uz rokas redzēt, šeit ir putniņš, beidzot jūs esat noķēris vai noķērus to savu laimes putnu, tāpēc baudiet, izbaudiet, finansēs viss kārtībā. Vienreizēji jauks iesākums, mīļie vērši, jums oktobrī ļoti, ļoti jauki. Otrā kārts vērši, mīļie, 7 zižļi, no ko, mīļie mani, izskatās, ka jums oktobrī nāksies pacīnīties. Pacīnīties par savām kaut kādām personīgajām robežām, cīnīties par savu vietu zem saules. Ziniet, tas ir tā, ka jūs esat kaut ko sasniedz, un jums te tagad jāparāda, ka jā, jo es tiešām esmu vērts vai vērta tā, lai es varētu baudīt šos dzīves labumus.
es esmu daudz enerģiski strādājis, es esmu daudz enerģijas ielicis, un beidzot es varu to atļauties. Beidzot es varu, ziniet, veltīt laiku sev, palutināt sevi, izbaudīt to, uz ko jau es sen tiecos. Bet nu šeit izskatās, ka, ziniet, nāksies par to pacīnīties mazlietiņ, bet, to nedara, nekas viegli dzīvē mums nenāk. Nekad nekas, tas, kas nāk viegli, viņš, ziniet, neatnes mums nekādu īpašu tādu pārāk labu sajūtu, jo tas, kas nāk viegli, tas tā viegli nāk un viegli aiziet, ja? Bet, ziniet, šī kārts vēl varētu liecināt par to, ka varbūt darba jomā jums vajadzēs parādīt, ka jūs esat tiešām sava amata meistars, kad jūs mākat darīt to, vislabāk to, ko jūs mākat darīt. Nāksies pierādīt kaut ko, parādīt, jā, es to māku, es to varu, un jūs tiešām nebaidīsieties. Tā kā, mīļie vērši, interesanti, skatāmies trešo kārti. Vau, saule, vecākais arkāns, tas ir uzplaukums, tas ir sasniegums. Ziniet, pēc tādas aktīvas, enerģiskas darbības jūs tiešām varēsiet baudīt saulīti. Tas ir, kad viss jūs ziedat, jūs plaukstat, jūs atplaukstat, jūs uzziedat. Redziet, 9 monētas un saule. Un saule, tas ir vecākais arkāns, tas norāda, ka tas viss notiks tā ilglaicīgi. Tas būs kaut kāds jauns, pilnīgi iesākums, jauns uzplaukums jums. Vai nu ar finansēm saistīts, vai nu jūs tiešām varbūt darbā tur, ziniet, kaut kādā jaunā amatā tiekat iecelts, ja? Jums ir pilnīgi pavarās kaut kādas jaunas iespējas. Šī kārts vēl varētu arī liecināt par to, ka varbūt kādam šeit ir beidzot jūs sagaidat savu bērniņu piedzimšanu, vai arī jūs uzzināt, kad kādam ir piedzimis bērniņš. Tas ir pilnīgi tāda jauna dzīvība, jaunas dzīvības rašanās, kaut kas jauns un patīkams. Supervērši, ļoti, ļoti jauki. Bet nāksies pacīnīties. Viegli jums tas viss nenāksies. Nedos jums to dzīvi tā visu viegli ņem un lieto. Nāksies pacīnīties, bet jūs to būsiet nopelnījuši. Un tālāk skatāmies gaišo pareģu kāršu, kā arī 3 kārtas. Tā, mīļie mani, vau! Zīžļu pāž, tas ir, ziniet, kad jūs aizdagaties ar kādu jaunu ideju, jūs saprotat, ka es tagad zinu, es esmu gatavs pieņemt šo dzīves izaicinājumu. Es metos tajā dzīves virpulī, es esmu pilnīgi jauns, redziet, šī kārts rāda kaut kas jauns un patīkams, un jums būs enerģija, jums būs jauns enerģijas uzplaukums, ko es nezinu, man pat šķiet, ka tiešām jūsu dzīvē kaut kas krasi izmainīsies oktobra mēnesī. Tā kā skatāmies, mīļie, ko vēl rāda jums kārts, ļoti jauks izlikums. Tā, otrā kārts, vau, vecākais arkāns, maks, jeb burvis. Šī kārts rāda uz to, ka jums ir pietiekoši prasmes, jūs ļoti labi mākat visu darīt, jums ir ļoti daudz talantu, tikai atrodiet to savu talantu. Saprotiet, kurā jomā jūs esat speciālists, kur jūs esat vislabākais speciālists, lai jūsu saule piepildītos, lai ziniet, lai piepildītos tas jaunais, lai tas jaunais ienāktu jūsu dzīvē. Jums ir iespējas. Jums oktobris atnes burtiski jaunas iespējas. Redziet, šeit tas zīžļu pāšs arī norāda, ka jūs sāksiet kaut ko no jauna. Iespējams, jūs sapratīsiet, ka jūs gribat kaut ko mainīt savā dzīvē. Vai nu tas ir darbs, vai nu tās ir attiecības. Jūs sapratīsiet, viss, es vairs to negribu, es gribu kaut ko jaunu, es aizveru savu kaut kādu, ziniet, lapas pusi ciet, jo, kā jau es teicu, Jupīters retrogrādais, šeit var būt daudz dažādu izmaiņu. Un jūs beidzot sapratīsiet, kur ir jūsu stiprās puses, ko no jums dzīve prasa, kāpēc notiek tādas situācijas, kā notiek. Un jūs ķersieties tā ar jauniem spēkiem, ar jaunu iedvesmu pie kaut kādiem jauniem mērķiem. Un trešā kārts, es nezinu, mīļie vērši, jums burtiski kaut kāds rati, tas ir, ziniet, kaut kāds ceļojums, kaut kāds brauciens, kaut kāds pārbrauciens. Iespējams, tiešām jūs kardināli mainīsiet oktobrī kaut ko savā dzīvē, jo vecākais arkāns šeit ir 3 vecākie arkāni. Ļoti nozīmīgs tāds mēnesis. Tāds mēnesis, ziniet, kas ienesīs ļoti daudz izmaiņas jūsu dzīvē. Vai tas būs finansiāli, vai tas būs karjerā, vai tas būs attiecību jomā, bet ļoti nopietnas izmaiņas. Šī kārts vēl var liecināt arī par to, ja mēs skatāmies šo
deviņnieku monētu un šo vecāko arkānu rati. Ziniet, rati tas ir arī par automašīnām. Varbūt jūs beidzot varēsiet atļauties nopirkt to, ko jūs tiešām sen jau plānojāt. Vai nu tas būs saistīts ar kaut kādiem, nezinu, automašīnu, ja, kaut kādi pārvietošanās līdzeklis, da vienalga kas. Jūs beidzot varēsiet kaut ko savā dzīvē piepildīt. Redziet, saulīt arī rāda uz to, ka pilnīgi jaunas kaut kādas iespējas. Nu, tiešām ļoti, ļoti labs mēnesis jums vērsīši izskatās, un tas viss ir saistīts ar kaut ko burtiski jaunu, kad jūs uzplaukstat no jauna un jūs saprotat, kur jums tagad ir jāiet, kas jums tagad ir jādara, un atrodat pareizos, ziniet, tādus lēmumus jūs mākat pieņemt. Nu, ļoti skaisti. Skatāmies vēl pēdējo kāršu, ar ko tad noslēdzās viss šis skaistais izlikums. Skaistais Arkanum Taro, redziet, šī kastīte bija no Arkanum Taro kārtīm. Tā, mīļie mani, wow, 10 zobeni. 10 zobeni tā ir kārts, kad jūs beidzat par kaut ko domāt un par kaut ko pārdzīvot. Viss jūs saprotat, viss es vairāk nepārdzīvoju, es vairāk, ziniet, nenovedu sevi līdz tādam stāvoklim, un jo jūs šī vecākais arkāns, šī kārts liecina par to, ka caur šādām domām, kad jūs esat pilnīgi izsis no, ziniet, tā kā no līdzsvara, kad jūs vairs nesaprotat, kā pareizi rīkoties, ko teikt, ko darīt, jūs beidzot, ziniet, dzīve mūs piespiež. Ja mēs paši nemākam ar kaut kādām situācijām tikt galā, dzīve mums rada tādus apstākļus. Ziniet, viņa burtiski mūs tā kā noliek uz ceļiem, un viņa pasaka, viss, tagad tev ir jāceļās augšā. Un izskatās, ka tiešām oktobra mēnesī, mīļie vērši, dzīve jūs nospiedīs, nevis nospiedīs, bet viņa nostādīs jūs tādā situācijā, kad jūs sapratīsiet, viss pietiek, es vairs negribu, vai nu tas ir attiecības, kad jūs nolemjat, viss, man vairs tās attiecības, viņas mani nepiepilda, viņas man nesniedz nekādu gandarījumu, ja jūs zobeni, tas ir kaut kas ass, kad mēs burtiski kaut ko nocērtam, jo jūs jutīsieties sagrauts un jūs sapratīsiet, viss, es tā vairāk dzīvot nevaru, es negribu turpināt tādā pat garā, es gribu mainīt kaut ko savā dzīvē. Es gribu iet uz šo sauli, un es zinu, kas man jādara, jo es esmu pats savas dzīves veidotājs. Un šie rati, viņi palīdzēs jums pieņemt pareizo lēmumu un burtiski izbraukt no tās situācijas ārā. Tāda jauns virziens tas ir, kad varbūt jūs izdomāsiet, viss, es gribu pārceļot uz citu vietu, es gribu nomainīt dzīves vietu, es gribu aizbraukt, es gribu kaut ko savā dzīvē krasi mainīt, jo saule tas ir pats labākais arkāns visā kāršu kavā. Tā kā, tādi, ziniet, daudz pārbaudījumu jums būs, bet mani priecē tas, ka finansiāli jums viss ir stabili. Finansiālā pusē viss būs labi, bet varbūt būs mazliet ar kaut ko citu jātiek galā. Skatāties, kāda no kuram šeit tā situācija ir, un skatāmies otrā kārts, ko tad mums parādīs. 9 zobeni, ziniet, ko tiešām izskatās, kad nāksies jums daudz pārdzīvot, nāksies, ziniet, tas ir, kad pa naktīm mēs nevaram gulēt, mēs pārdzīvojam, mēs plānojam. Iespējams, tiešām, ziniet, šīs kārtas varētu rādīt uz to, ka jums nākās daudz domāt, jums nākās kaut kādus lēmumus pieņemt, domāt pareizo stratēģiju, saprast, kur ko teikt, kā rīkoties, vai šeit kādas nepatīkamas ziņas varētu būt, jā, varbūt, ja jums šī cīņas kārts kaut kur parāda arī to, ka viss jums ir jāizdomā, jums ir jāizplāno. Tas ir, kad jūs esat tik daudz koncentrējuši uz to, visas jūsu domas, viņas ir burtiski pārņemtas ar kaut kādu to situāciju, bet atcerieties to, ka 9 un 10, viena kārts pakaļ otrai, tas arī liecina par to, ka jūs nonāksiet līdz pie tāda slēdziena, kad jūs sapratīsiet, viss pietiek, es vairs negribu par to domāt, es gribu visu to aizmirst un es mainu krasi kaut ko mainu savā dzīvē. Un ko tad trešā kārts rāda? Mīļie mani, 2 zižļi, ko? Būs jāizdara tiešām kaut kāds lēmums jāpieņem, jo 2 zižļi tā ir tāda lēmuma pieņemšanas kārts, kad jums ir jāizdomā, tagad viss, ko man darīt, kur man doties, ja? Jūs tā kā stāvat, redziet, šeit ir uz kārtas, šeit ir globus, ja? Tā kā visa pasaule jums ir pie kājām, jums ir visi ceļi atvērti.
pietiek cīnīties, pietiek varbūt cīnīties ar to, kas jums vairs nesagādā prieku. Par ko jums, ziniet, ja mums ir par kaut ko jācīnās, vai tas ir to vērts? Varbūt tiešām ir jāizdara pareizā izvēle, lai to cīņu, cik var cīnīties, ja jūs nedzirdat cilvēks, ja jūs liekat, atdodat to savu enerģiju, un ja jūs pretī nesaņemat, jo mums vienmēr ir jābūt enerģijas apmaiņai, tad varbūt tas tiešām nav vērts. Šī kārta liecina par to, ka jūs esat starp divām izvēlēm. Un izskatās, ka viena jums tomēr jau ir tā kā, ziniet, zemapziņā jūs jau viņu esat pieņēmis. Un jūs tagad tā kā prātojat, kuru no viņām izvēlēties, bet ticiet man, iekšēji jūs jau zināsiet, kādu to izvēli izdarīt. Un ticiet man, lai kāda tā izvēle būtu, viņa nāks jums tikai par labu, jo redziet, šeit ir trīs vecākie arkāni, kas norāda, un saule, kas norāda, ka viss rezultātā viss būs tiešām ļoti labi. Tā kā nebaidieties cīnīties, nebaidieties, ziniet, pieņemt kaut kādus jaunus izaicinājumus, redziet, monētas ziržļu pārs, tas ir jauni izaicinājumi, jaunas iespējas. Neatsakieties no tām jaunajām iespējām, kuras jums oktobra mēnesī būs, jo arī šis vecākais arkāns kaujas rati, viņš norāda, ka jūs droši pieņemot šo izvēli, jūs virzaties uz priekšu, jūsu dzīve tikai izmainīsies, un to arī liecina saule. Tā kā, mīļie vērši, ļoti aktīvs mēnesis, jums ļoti tāds, ziniet, pārdomu piesātināts mēnesis, lēmumu pieņemšanas mēnesis, bet mani priecē tas, ka viss jums atrisināsies ļoti labi, jo nepavēlti jums izkrita pati labākā un pozitīvākā kārts saule. Ko, mīļie mani? Es esmu ļoti par jums priecīga, jums ir ļoti jauks izlikums. Dzīve jūs tā oktobrī, ziniet, tā sapurinās, burtiski izstums no tādām kaut kādām ierastām, ziniet, no tās komforta zonas kaut kādas, kurā varbūt mēs par ilgu esam aizsēdējušies, un iedos jums jaunu iespēju oktobra mēnesī dzīvē. Tā kā izmantojiet to aptumsumu koridoru, izmantojiet, izplānojiet, saplānojiet un droši metieties jauniem izaicinājumiem pretī, pieņemiet tos izaicinājumus, jo nekad dzīve mums neuzliek vairāk nekā mēs esam spējīgi izturēt, iznest, ziniet, izciest. Tā kā, mīļie mani, oktobra mēnesī jums ir ļoti interesants mēnesis jūs gaida. Un es jums novēlu tiešām, lai piepildās, lai visi jūsu plāni, lai visas jūsu idejas oktobrī piepildās, un nebaidieties stāties pretī izaicinājumiem. Jūs esat stabila zīme, jums ir vajadzīga stabilitāte, un ja jūs jūtat, ka kaut kas nav stabili, tad tiešām jūs ar to nesamierināsieties. Tā kā, mīļie mani vērši, jauku jums oktobri, pozitīvu, enerģisku, un izbaudiet šo skaisto rudeni. Viss, mīļie, lai jums jauks oktobrs!